Sveiks, mani draugi, mani sauc Roberts, un es esmu frīks. Bet kāpēc es esmu Sems frīks? Kāpēc es esmu tavā televizorā? Viss šis ir mans aizraušanās dēļ. Redzi, savā brīvajā laikā es filmēju un montēju video. Visdažādākos video. Tāls ir normāls čals. Bet dažreiz viņš pumpē riepas. Ja kopš biju pavisam mazs, man ļoti patika skatīties filmas. Es ar aizrautību sekoju līdz sižetiem un izdomāju pats savus stāstus. Montēt sāku pirms 3 gadiem. Ap to pašu laiku sāku realizēt arī dažas savas idejas. Filmēju video parunu ap skolu, dažādus mazus muļķīgus klipiņus. Esmu gājis uz dažādiem parunu ap kursiem, montāžā un filmu veidošanā. Tāls ir normāls čals. Bet dažreiz viņš izliekas, ka brauc ar motociklu. Vai šī nodarbošanās ir dārga vai lēta, atbildes var variēties. Nav obligāti nepieciešama spoguļkamera pa 2000 latiem, lai radītu kaut ko skatāmu. Katram mājās ir handicams, vismaz. Un ja tev nav, tad kādam tavam draugam noteikti ir. Dienas gaisma ir pietiekoši labs gaismošanas rīks. Un labs mikrofons, lai arī noderīgs, tomēr nav obligāti jāpērk. Iegūt kādas tehniskas zināšanas vairs nav problēma. Internets ir pilns ar pamācībām. Protams, labāka tehnika padara video kvalitatīvāku, bet darīt var arī ar jebko. Es ļoti daudz ko nofilmēju šīs kameras. Tāls ir normāls čals. Bet dažreiz viņš brauc downhillā. Vai es savos video iesaistu draugus? Jā, es pastāvīgi savos video iesaistu draugus. Lūk, draugs iedeva grāmatu par kinematogrāfiju, tagad buros cauri. No video radīšanas procesa sastāvdaļām, scenāriju domāšanas, filmēšanas un montāžas, man droši vien visvairāk patīk scenāriju domāšana. Tas ir ļoti kreatīvs process, man galvā rodas daudz ideju, es viņus attīstu, izdomāju visdažādākos attīstības variantus. Galu galā 90% no tiem nekam neder, bet tas ir normāli, tā tam ir jābūt. Savu nākotni es labprāt saistītu ar video jomu. Tas viennozīmīgi ir viens no labākajiem variantiem. Man patīk viss process. Es ar to labprāt nodarbotos katru dienu. Ko es varētu novēlēt citiem jaunajiem video jauniešiem? Mūsdienās nodarboties ar šo ir vienkāršāk kā jebkad. Ejiet un dariet. Realizējiet vienu ideju un tad ķerieties pie nākošās. Galvenais ir darīt. Un tas ir pats grūtākais. Pats pēc savas pieredzes zinu.
I'll be